Šodien izlausām no novēja. Tagad braucam slēpot 1. aprīlis. Šodien ir 1. aprīlis, vakars 15, ko es diršu pulksnes nepareizi. 16:47, mums nav saregulēts mašīna, 16:47 noregulēsim. Mēs braucam Martinu pa daudz aizskrēju. 16:47 teica. Cik tur rāda mums telefonā? Mēs braucām uz Zviedriju slēpot ar Martinu. Mums tagad ir 9 grādi silts pie mājas. Un Martins lielais filmētājs. Laižam ar Martinu divatā. Rītā mums tur pasūtīta mājiņa. Hei, Sārija! Piāri Sārija no... Oi. Hei, Sārija, jā. Hei, Sārija! Piāri Jemni Sārija no... Bergen. Anna vi på i Målarstopp på Sjörum. Labrīt, zaļajā ceturtdienā. Un mēs te pie Torsbija neesam vienīgie. Reku vācietis, vēl viens zviedris. Mēs, reku vēl vieni, tusējās. Te tāda vietiņa smuka. Cik ir pulkstenis 7:20. Pamodamies. Smagais aizbraucis. Jāiet mūles nomazgāt. Viena lampa kaut ko nedeg man. Putiņi čivina, kur lejā. Peld. Varēs brokastis uztaisīt. Tas ar tur guļ mašīnā. Redzi, kā mums te. Tas rīts. 2. aprīlis. Silts ārā. 12 nakti mēs apstājamies. Es te negribējās braukt tālāk. Tā kaut kā. Nevajag kautrēties. Ir jau mūsu tie latvieši, kuri ārprāts. Kā tas šitā var? Kā tas šitā? Kur tā 5 zvaigžņu viesnīcas? Uztaisīsim liku kafiju. Turku, starp citu. Es neņēmu to kafijas vārāmo aparātu, līdz man tāds speciāli ir. Jo man tikai vienu nakti te uz trases pagulēt. Pārējais man neinteresē. Uzvarīsim mēs. Cīsimies. Nezinu, ko tur vēl. Var paēst. Vakar bija. Piespied šitā. Malku pogu. Pogu uzspied augšas. Cik es nezinu, kā rīkoties. Norvēģi tad ir Zviedru toaletē. Tā, ko man karotīte nozīmē. Man nu jau, ka smagajā mašīnā kafijas aparāts, tā viņš man atnes vēl tas šefs Navā.
Un tad es izdomāju šitā. Vārīt kafiju. Ļoti labs variants. Ļoti labs variants. Tā uzvārīsim to brokastis. Mēs mākam taisīt brokastis atkarībā no daudziem. Daudziem pazīstamiem personām, kuri tikai skraida pa ēstuvēm. Tā man patīk pie brīvās dabas uzvārīt, pārēst. Zini, cik feini tas viss ir. Jūs pat nevarat iedomāties svaigā gaisā šitādas brokastis. Es neesmu vienīgais, reku arī zviedri tusējās. Viņam tur vispār. Viņiem vispār tur viss, kas ir izkrāmēts ārā. Visādas lietas. Mārtiņš aizgājis tualeti. Au! Starp citu vāciet cer. Oi, blīn, ka es kafiju uztaisīju daudz. Man gāzes balons beigsies. Man ir rezervīts, tā kā tā. Nav ko stresot. Aiziesim šitā atpakaļ. Mums labās brokastis. Vai kur vēl atbrauc uz Zviedri, un arī taisa brokastis uz galvu. Kas? Ko šeit? Nu, atzēs vadini? Man atnes to mazu pudelīti. Vai paskatēci? Tad cik maizes mērē šitā? Ko? Nav zviesta? Jā, ir mikro. Mums kā gāzi būs jāņēma. Es esmu atdod. Tas nav sīvs. Tavs sīvs. Nu, tad destiņas nāca. Daudz, nu? Jā? Jā. Apsargāt. Līdzi turpus. Labi, apstājēsim. Čau! Jā, čau, Mārtiņ, cerēt brokastis. Tur atbrauc uz viegli ar ēdu brokastis. Zviedri vispār milzu štātē baigi daudzās vietās brīvā dabā ēst. Ja arī sapakojas, nabadzināt no jums ar zviedru vāciet vēl goju. Mēs tad paēdīsim, augsim tālāk. Klusa. Klusa pati. Oi, ka bērs Ervīns varētu bērs sulas ielijā. Oi, ka vāciet ar tādu busiņu. Vajag smuko. Ar tādu atbraucis. Tikai. Augsti! Ko? Frolundieti. Frolundieti. Silts šodien ārā. Čau visiem. Negribi? Noliec, sapēdīšu. Kafiju uzvāriem, maizīs paēdām, gurķīšus, tomātiņam, desiņus uzsildījām. Viss baigi labi. Ķēms vecais. Nu čau, mēs esam Klaptenā, kur Martins bija pirmo reizi šitā slēpēm 2 gadi un 4 mēneši. Nu tāds sniegs nāk +1. Cilvēki ir, mēs domājam, ka te neviena nebūs.
Bet ir nopirkām uz 2 dienām. 2200, cik tie seki sanāca. Pa 2 dienām mums. Cerams, ka rītā laika apstākļi būs labāki. Brauksim ar vagoniņu augšā tur. Celsimies tur ar vagoniņu. Tur, līdz galotnei. Karačus nāk sniegs Martīn. Sākas snikt šausmīgi. Es jau vienu nobraucu ar uzties un vēl redzēt nevaru. Baigais sniegs nāk. Bet nu nekā darīt. Tai. Nobraucām tikko pa to posmu, kur uz Martinu pirmo reizi. 7 gadus atpakaļ. Taņam bija 2 gadi un cik mēneši? 4, 5 uz lieldienām. Un tad gandrīz nopļāvām uz mutes. Pat zābaka aizlidoja uz lēpēm, baigā ātrumu uzņēmām. Jau domāju, kā kris, kur to sīklo turēt, bet noturējos. Tagad nobraucam pa to trasi, kur Martins pirmo reizi mūžā slēpēm nocepa Klepeni. Sverjē mēs esam. Žēl, ka sniegs nāk. Rādīja jau nedēļas sākumā, ka šodien saule. Bet šodien sniegs, rādīja vakar, ka rītās saule. Bet tagad rāda, ka ne vēla nebūs nekas. Visu laiku apstākļi sagrozies kājām gaisā. Ja nesliktu, tad jau viss būtu normāli. Brilles bliež ciet. Tur mēs pa labo pusi no turienes nesāmies tagad Martinu, pa to Martina trasi. Mēs nobraucām pa to stāvo. Pa to stāvo mēs jau nobraucām lejā. Tur. Tagad mēģināsim tur vēl, tur vēl viena stāvo, pa to stāvo. Pēc tam augsim tur kaut kur tālāk. Pa citiem kalniem. Ceļamies vagonu augšā. Laika apstākļi slikti. Augšā jau normāli, ne? Lejā. Tas slapš. Augšā tas slapš. Normāls sniegs, nē, tur vajag braukt. Kā jums patīk, šī tāda šiltīte nav jums. Pirmā pietura izkāpa mūs viens ārā. Īsi pusdienās laikam aizskrējuši, nav kas slēpo. Te ir pirmā tāda. Parkingi te ir uz pavelti, te nav jāmaksā parkings. Mēs ceļamies augstāk. Ampelējās, amizierējās jau kā tad tas teicams bija. Notrek, kur ir tas Klepeni. Mēs cepam augšā vēl. Pieklusi? Kā ir? No kā tu pieklusi? Forši ir, jā? Augšā foršs laiks, tad tāds sausais sniedziņš nāk. Nav nevaina, jā? Viss aizsvīts, neko neredz, škrobe. Saulainā laikā jau feini. Elektrobīļam arī te dafiga sabraukuši. Nu, ko darīsim. Kā tas sniegs pakus īstenībā daudz arī nosti. Kas tam atklāts uzleca? Vai? Mārtiņš saka, nezinu, vai drīz būsim klāt vai nebūsim klāt. Kā šitā ciet, pa to mēs arī pa to noplēsam, lai pa to stāvu, tādi labi stāvus. Un tagad tur pa vēl vienu otro stāvu nobraucām. Man liekas, tur jau drīz galvot nebūs, ja kur tur gaisma tālumā spīd.
būsim klāt. Ārē, kur šito pusi var te nobraukt vēl lejā. Pa turieni var nobraukt. Tikko braukāt dafigā īstenībā. Labi, gatavojums izkāpšanai. Braucam pēc slēpošanas un tāds, tā kā riepa izbliež smagā jau un sāka rītas strīķēties un es lasu pa bremzēm, izvēju ārā riepas pilds. Nevar saprast. Skatos, ka mašīna uz vienu pusi sasvērsies. Es domāju, tā pa duška motoram izbliezis, kaut kas nosvēries. Beigās atbrauc telekomos tas namiņš, ko mēs te pasūtījām. Tur saimnieks augšā. Izraudas atspere pārlozusi. Blīn! Riepa iedurusies. Atbrauca vīros. Gados ar divām stelu atslēgām. Galu nozāģē tas, kas bija asējis, braļ uzgriez atpakaļ, atspēra to pusi izsvied ārā. Bļekot uz Zviedri gudri cilvēki arī. Nu šitāds mums ir, ka tur mēs aizgam fleksiņam paprasiem tam tur, kas tu būvē. Tur dēlīšas vajag pacelt. Un tu saimnieks dzīvo, šitas ir mūsu mājiņa. Vajag smukā. Iekšā tāds karstiniņš jau. Labi Zviedri malači puikas. Lai tur nestāst, ka Zviedri nepalīdz eit, jūs visi ieskieties. Izpalīdzies vienmēr. Nu te tāds mums ir. Tas dzīvojamais. O, kas pat aška. Tā televizors arī iet. Čalītis īstais. Labi, ka jau ir paņems lietus drēbes līdz. Tā izbrauc, zin, tā kā ekskursijā. Rekā mums te viss ir. Mums ir leduskapis, trauki, kafijas aparāts, tosteris, trauku mazgājamie. Rekur rūmi, kur mums gulēt. Martins jau saklājis, viss ir. O, drēbes, bet Martins salic. Nu, malacis puika. Cepuri nosti. O, tādam jābūt puikam. Un reku mums ir drēbes izmazgāt, duškabīne, toalet, nu pasakaini. Blin, 2500 seki pa 3 naktīm. O tā, cik smuki viss te ir. Nu, labi. Forši. Tā zābaks mūs. Nu tāds jāģerbas, nav kaut kas jātais ēsti. Sniegs arī nāk. Un tad rītā varēs braukt slēpot, es jau biju sabies, ko darīt. Es neiedomājos, ka atspēr tā uzgriezt atpakaļ, tiešām stress mazosiem bija. Šodien mums ir piekdiena, ka Martinītis pucējās. Saule spīd forši. Atbraucam jau 10, jau tik daudz sabraukuši, tik daudz slēpoja. Baigā rindai pie pacēlē jau. Nu labi, kā būs, tā būs. Nu ceļamies augšā šorīt. 10. Tie man liekas no 9 krasta vildā. Izskatās, ka paigi ātrāk. Šodien būs ātra krasta. Gaidiem ļoti ātra. Saulīte spīd, un smuko viss ir. Brauksim tur apkārt, ja? Iesildīsimies pa to garo, un pēc tam arī pa to stāvo, ja? Tā kā saulē nāks paliks. Nezinu, kas pie tā vagoniņa darās, varbūt uz to mauk pēc tam uz to vagoniņu, mums tur mazāk cilvēku. Kā domā? Reku tur aiz pakaļas ar vēl augšā, redzi? Tad tur mēs tajā pusē vagoniņam neesam redzējuši, tur Martīni, redz, kreisā pusē, tur. Mēs pa šitām trasēm, šito, un pa tā mēs nebraucam, bet uz to pusi mēs nebraucām, un uz to pretējā pusi mēs arī braucām. Tā. Pēc tam pa šito. Pēc tam? Jā, lielais braucējs. Tur rek. Tad, ka Martins viss dzeltenā. Taisni brauc lejā. Taisni brauc. Brauc taisni.
Rekurāli var nonākt, tad visu vakaru runāt. Mauc, Marti. Mauc. Nekā sīkie nesās. Martinis ar tāpat mācīja. Atceros. Ātri viņš iemācījās braukt. Šodien parādīsim, kur mēs ar Martinu norāvām uz mutes, ka viņam bija 2 gadi un 4 mēneši. 7 gadu atpakaļ uz lieldienām. Te kaut kur mēs ieskrējāmies un metrus tur sameta knapi noturējos kājās, bet sīkam slēpus aizgāja pa gaisu. Ot es tā padās sīko, tā kā tas tur priekšā vizina. Es viņu tā vedu un mēs tur gan tādu ātrumu uzņēmām, ka viņš nožāvās. Tā roka nosalēdīs. Diezgan liels. Roka blīkā nosala roka. Bet nu labi, šito posmu es gribēju nofilmēt. Kāds skats uz dzīvi. Wow! Tev vēlāk arī nokritā. Labi, piedod. Rekurš tur lēkā. Labi, čau pagaidām. Tev vajadzēja to te. Tālu mūstais. Nu tur tas lejā, tas baigais kriturs, šitas nevar turēs tā. Ļoti stāvs, ļoti stāvs. Stāvāks nekā Gauta topenā. Nu mēs tur novilkām lejā, citi tur rāpo lejā. Nu baigi stāvais. Forši, ātrumi lieli. Pareiz Martinīt. Mēs mums paņemsim vagoniņu, uzbrauksim augšā. Ir cool, kā saka. Nu, te baigi stāv uz ceļa augšā mūsu eidīrs. Ja šitas trūks, tad uz muguras ir lēja tā kā nograb. Eku vagoniņi mūs iet pa augšu. Jāizbraukā visas trases, savādāk jau nav interesanti. Ātrumi ir labi, ātrumi šoreiz ir baigi labi. Vakar mēs izmirkām, šodien mēs cepamies ārā. 0 grādi.